Ogres pirmajā vidusskolā, kas ir Ogres novadā lielākā skola, uzsākta stadiona pārbūve un vairāku kabinetu labiekārtošana. Abus projektus iespējams veikt pateicoties dažādu fondu atbalstam un pašvaldības līdzfinansējumam. Vairāk stāsta pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniece izglītības jautājumos Inete Tāmane. Tas ir Eiropas struktūra fondi tiek piesaistīti, uzlabot mācību vidi, infrastruktūru, tieši dabas zinību kabinetos un vidē un arī sportā. Ja, ir nosacījums, ka 25% no šī finansējuma var izlietot arī sporta bāzēm. Vislielākie darbi rit skolas stadionā. Paredzēts pilnībā rekonstruēt šo sporta laukumu, turklāt ieviešot arī vairākus uzlabojumus. Projekts tika izstrādāts jau 2 gadus atpakaļ. Viņš gaidīja savu kārtu un esam arī sagaidījuši šo iespēju arī projektu realizēt. Un pagaidām uzskatu, ka viss rit savu gaitu. Protams, būs problēmas ar piekļuvu skolai. Tas būs gada garumā, jo projekta nodošanas termiņš ir 28. aprīlis nākošā gada, lai vēl bērni varētu mājā stadionu jau lietot. Ir domāts izdarīt ļoti daudz līdz ziemai, izbūvēt šo lietas ūdens kanalizāciju, jo šobrīd lietas ūdens kanalizācija iet tieši pāri stadionam, tagad viņi ies apkārtā, kā tas būtu vajadzīgs, nevis tur cauri futbola laukumam kaut kur. Ja. Lūk, tas viss tiks izbūvēts jau tagad līdz ziemai, un segums tiks klāts pēc ziemas, redzot īsti, kā šī lietus novadīšana arī notiek. Un tātad, viss iet savu gaitu. Būs arī basketbola laukums, būs arī āra trenažieri. Stadions ir plānots ne tikai sporta aktivitātēm, plānots ir arī dziesmu un deju svētkiem mūsu pašu vietējiem. Ja? Tāpēc segums ir tāds, lai varētu arī dejotāji dejot, jo jau vēsturiski pats stadions ir kā amfiteātris, un tāpēc mēs arī tribīnes esam pasūtījuši 300 vietām, lai varētu arī tur notikt vasarā pasākumi. Ja ielgušais lietus periods kavē stadiona rekonstrukciju, tad kabinetu labiekārtošanā darbs rit bez sarežģījumiem. Projektam ir 2 uzstādījumi. Pirmkārt ir ergonomika, tātad vērtē, vai viss, kas šajā kabinetā tiek darīts, ir ergonomisks, tāpēc gan grīdas, gan krāsojums, gan LED apgaismojums, gan mēbeles, tam visam jābūt ir ergonomiskam, jā, varbūt reizēm tas ir mazliet dārgāk, bet tajā pašā laikā tātad pirmais ir ergonomika, un otrais ir aprīkot ar jaunākajām tehnoloģijām. Jā, tātad arī skola pati šobrīd izstrādā, kādas tehnoloģijas viņi iegādāsies, kuras telpas aprīkos, jā, kādas mobīlas iespējas būs šo aparatūru pārvietot, arī dažādi internetu pieslēgumi un tīkli ir atbalstāmi. Jā. Šogad plānots uzsākt arī Ogres pirmās vidusskolas ēkas siltināšanu, paredzot no Eiropas Savienības struktūra fondiem piesaistīt teju 2 miljonus eiro. Projekts joprojām ir izskatīšanas stadijā, tātad tiek vērtēts, jo zinot, ka Eiropas struktūra fondi tiks realizēti valstī mūsu Latvijā līdz 2021. gadam, šis ir viens no pēdējām iespējām siltināt ēkas, un tāpēc arī ir ļoti liela interese arī citām pašvaldībām, un konkurss ir liels. Arī mēs piedalāmies šajā konkursā. Augusta beigās būs gala rezultāti. Par skolā notiekošo rosību gandarījumu pauž šovasar amatā apstiprinātais Ogres pirmās vidusskolas jaunais direktors. Par kabinetiem man ir prieks, ka šis darbs tiek veikts. Skolēni septembrī ienāks sakārtotākās, gaišākās, jaukākās, patīkamākās telpās. Es ceru un domāju, ka mēs līdz 1. septembrim kabinetus būsim izremontējuši, un skolēni un skolotāji būs gatavi mācībām labā un sakārtotā vidē. Par stadionu darbs tikko ir sācies. Izskatās, ka viss būs kārtībā, bet tas ir tāds ilgāks process un vajadzēs paciesties. Septembrī sevišķi daudz ārā nesportosim. Strauji tuvojas arī 1. septembris, kā vispār skola vai ir gatava jau jaunajam mācību gadam? Skola šobrīd ir pārvēršas par skudrupūzni. Ja pirms dažām dienām skolā bijām daži cilvēki, tehniskais personāls, mani vietnieki atnākuši, tad šodien jau straumēm plūst skolotāji, meklē savus kabinetus, iekārto savus kabinetus un gatavojas bērnu uzņemšanai. Sižetu veidoja Oļiks Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.